Čau, čau, mani mīļie. Un tā es pastāstīšu vēl vienu pasaciņu, kas atkal varētu būt interesanta tiem, kuri ir gaismas pusē. Es ceru, ka mēs visi tādi esam. Bet varbūt, ka arī ne visi mēs esam gatavi šīm atklāsmēm. Bet mums būs jābūt gataviem un pārējo es pastāstīšu pasaciņā. Un kā jūs sapratat, ja, ka virsrakstu jūs redzat, te būs jums šis tas jālasa līdzi, jo es visu nesaukšu vārdos. Kaut ko es saukšu saīsinātā veidā, ja. Un šī pasaciņa būs par to, kas drīz notiks, un tās būs lielākās ziņas, tās, ko stāst pa kastītēm ar antēniņām, ja. Cilvēces vēsturē uz planētas Zeme. Tikai vai to stāstīs pa šīm kastītēm, tas ir cits jautājums. Un kas tas ir? Apspiedēji no, es pateikšu saīsināti, ja, DVK, kas lasat, kas tur ir, ja, ar savām noziedzīgajām marionetēm un nepatiesajiem, tur vēl varbūt arī spēcīgāks vārds, stāstiem par parādiem, banku darbību, iekšējām darba vietām, visādām nejaukām lietām, ja, novērošanu, vēl kaut kādiem pāridarījumiem, lidmašīna avārijām, reliģiskām maldināšanām, visa šī valsts ar kā priekšgalā sabruk. Un vairāk kā 13 gadsimtus ilgusī elites vadītā dezinformācija drīz beigsies. Atklāšana, tātad viņu slikto darbu atklāšana, ja, nozīmē gaismu un pārmaiņas cilvēces un mūsu planētas dziedināšanai. Ne jau pavelti šis cilvēks 2016. gadā pirms vēlēšanām teica, ja viņu ievēlēs, tad viņš šo DVK purvu darīs visu, lai viņu nosusinātu līdz pamatiem. Tātad izvilks visu patiesību ārā. Un viņš paliks arvien seklāks, un šī patiesība atklāsies. Un 4 gados viņš to arī ļoti darīja, un tāpēc visi tie, kas šobrīd ir tur pie varas, nevis šis cilvēks, bija panikā pirms 20. gada vēlēšanām un darīja visu ar absolūti negodīgiem līdzekļiem, lai tikai viņu neievēlēt, tas nozīmētu jau iespējams šī purva nosusināšanu vēl daudz ātrāk. Bet notiek tā, kā notiek, un cilvēki pamazām sāk saprast, kas notiek. Un cilvēki gan valdībās, gan ārpus tām sāka runāt patiesību ar lielāku enerģiju, skaidrību un mazāk bailēm nekā jebkad agrāk cilvēks vēsturē. Viņu vārdi tiek uzklausīti, saglabāti un vairoti mūsu apspiedējiem nepieejamā vietā. Un daudzas lietas nāk gaismā, lai ieraudzītu pasauli citā gaismā. Un šo patiesību atklāsmes parādīs, kā cilvēce ir tikusi mānīta visus šos 13 gadsimtus. Un, lai atrastu precīzu patiesību, tiks pārbaudīti daudzi vēsturiski fakti. Piemēram, tādi kā tsunami, neparastus laikapstākļus, zemestrīces dažādās valstīs, kurus apzināti
Nu, mēs viņus saucam arī reizēm par tumšajiem, ja, bet tumšie ir vēl plašāks jēdziens, kurus apzināti izraisīja kā, izmantojot slepenas valdību aģentūras. Un tūkstošiem pazudušu bērnu liktenis visā pasaulē būs zināms. Nu, tie, kas mani klausās jau 3 un 4 gadus, zina, par ko ir stāsts. Arī to, kā un kāpēc ir apzināti radītas tādas ķēzas kā. Un tālāk atkal varat visu izlasīt. Un mēģiniet tā bez emocijām no novērotāja skata punkta visu šo pasakiņu klausīties. Jo jūs esiet gaismiņas, lielākas, mazākas, bet gaismiņas, un jums būs kaut kādos brīžos jāstāsta un jāskaidro pārējiem, kas vēl nav pamodušies. Tas būs vairāk nekā šoks arī tad, ja tie, kas nav pamodušies, sapratīs, ka viss šis ir radīts mākslīgi. Un, lai izbeigtu mānīšanu ar globālo sasilšanu vai klimatu pārmaiņām, vai arī farsu par apzinātu vides iznīcināšanu, vai arī nabadzību, pifpafiņiem, ķezām, lai atjaunotu planētas un cilvēces optimālu labsajūtu. Un lai vēl vairāk palielinātu izpratni par to, kā valdības aģentūras, kas cenšas iznīcināt pasaules iedzīvotājs, praktizē dažāda veida arī bioloģiskās iespējas, ja? Tostarp modificēto visu, ko arī tās strīpainās debesis virs mums, kas ir reizēm baltās strīpās un rūtīs, apzinātu pārtikas, sagandēšanu, ja? Un tā tālāk, un tā tālāk. Un ir tāda alianse, ko sauc par BRICS, kuras sastāvā ir 188 valstis, un ko šobrīd vada Ķīna, Krievija, Brazīlija, Indija un Dienvidāfrika, kļūs par centrālo elementu patiesu ziņu sniegšanā visā pasaulē. Ņemiet to vērā. Vienkārši arī tas ir jāsāk pieņemt šī patiesība. Tiks izveidoti jauni, tā saucamie pūļa radītie. Tautas, varbūt tautas masu, dažādi kastītes ar antēniņām, ja? Dažādās izpausmēs. Tiks izplatīta patiesu ziņu sniegšana. Atklāsmes par efektīvākiem un patriotiskākiem līdzekļiem gan zinātniskajā pētniecībā, banku drošības, visādos pifpafiņu kultūras pārorientēšanai. Tas viss notiks un diezgan īsā laikā. Gaidāms arī citas nozīmīgas atklāsmes par plaši izplatīto visur esošo profesionālu. Es teikšu šī vārda vietā negodīgu šajā nozarē, kas ir tālāk minēta. Tiks pierādīts, ka tātad tie, kas strādā ar ķīmiskiem ripulīšiem un tā tālāk, ko es jums jau esmu daudz stāstījusi, ko man te profesionāli cilvēki no šīs nozares ir mēģinājuši pateikt, es pilnīgi neko nesaprotu. Tiks pierādīts, ka tas ir manipulatīvs instruments, kas paredzēts, lai cilvēkus padarītu ķezainus, ja, nevis viņus labsajūtā noliktu. Diemžēl, draugi mīļie, tā ir apzināta rīcība. Jā, tie cilvēki, kas tur strādā, var gadīties, ka paši to īsti nesaprot, lai gan, ja cilvēkam ir kaut kāda
loģiskā domāšana, nu tad viņš varētu sākt domāt, kāpēc ķēzu, ko mēs esam kopš bērnības pieraduši saukt par saaugstēšanos, drīkst uzrakstīt kā, diagnozi, teiksim, ja? Tikai tad, ja saaugstējušies ir nevis 1 vai 5 cilvēki, bet tik un tik procenti no kopējā skaita. Un tad tā tiek nosaukta par kārtējo dēmiju, un tad ārsti drīkst rakstīt to savos papīros, kas patiešām tam cilvēkam kaiš. Un nevis to, kas viņiem ir jāraksta, jo tāda dēmija vēl nav izsludināta. Un šīs manipulācijas rīki ir sarežģītas. Lasiet, kas tas vārds ir, kas ir slēptas, kā īpaši dārgas, tā gripulīši, ja? Vai sīrupi. Un tās tiek izrakstītas kā nepieciešamas. Tāpat kā kaut kādas noteiktas kas savukārt atkal prasa ļoti dārgus gripulīšus. Es zinu, ka man bija, jau gan pirms daudziem gadiem, bija problēmas, un pēc kaut kādu mēnešu ārstēšanās mana mājas dakteri man izrakstīja kaudzi ar zālēm, kuras tobrīd bija visas kopā vairāk kā manas algas apjomā, un es viņai pēc tam kaut kad ejot uz kārtējo sarunu ar viņu prasīt, cik ilgi man šie ripulīši būs jālieto. Viņa teica, kā, cik ilgi? Visu mūžu. Pārgāju mājās, es jau svārstiņu mācēju strādāt. Vienā brīdī man radās ļoti interesanta doma pārbaudīt, vai vispār man tas ir vajadzīgs, vai man tas vēl ir jālieto, vai tas vispār ir labs priekšpats. Protams, ka visas atbildes bija nē, tev nav jālieto, un tas nav labs priekšstats. Un tā vienkārši es, paļaujoties uz savu intuīciju un uz savu labo draugu svārstiņu, vienkārši beidzu dzert un, teiksim tā, ar ķēzu man vairs nekas nav atkārtojies. Bet, ja es būtu turpinājusi to visu klekšķināt iekšā, tad vēl nevar zināt, kā būtu. Un šobrīd ir, var teikt, arī pifpafiņš par mūsu apziņu. Cilvēcei ir atlicis ļoti maz laika, lai sagatavotos tam, kas nāk. CV un K ir daudz slāņi, un tā slepeni kontrolē visu uz mūsu planētas. Cilvēkiem uz šīs planētas nav ne jausmas, kas šī CV un K patiesībā ir. K ir ļoti rūpīgi strukturēta organizācija. Tā ir nefiziskas tumšās matērijas hierarhija, kas barojas ar negatīvo enerģiju. Nefiziskas būtnes. Un šeit tumšajai enerģijai nav vajadzīgas materiālās mantas, tikai pēc iespējas vairāk šīs negatīvās enerģijas, no kuras tās meļa spēku, lai mūs visus kontrolētu un sadalītu savā starpā caur izglītību. Nereāli, nepieņemami un daudziem šķiet pārāk dīvaini, savādi un širmīcēt dziedkās. Ja? Bet tā ir faktiska realitāte. Ja cilvēks uzdrošinās stāties pretī, tā teikt, skatīties patiesībai acīs. Un mums tas ir jāspēj, mums ir jāsāk saprast, kas
notiek. Mēs šobrīd piedzīvojam neticamu turbulenci un hausu uz šīs planētas. Viss ir ārpus līdzsvara, bet drīz būs pakāpeniska atgriešanās līdzsvarā. Kā vadošās struktūras zemākajos līmeņos ir zemes kontrolē ne cilvēki, cilvēku nodevēji, kuri ir gatavi barot šos parazītus ar viņiem pastāvīgi nepieciešamo negatīvo enerģiju. Viņi apzināti rada izmisumu, visa veida ciešanas, rada ķēzas, veicina dusmas, agresiju, organizē konfliktiņus un pifpafiņus, un tas viss rada negatīvu enerģiju, no kuras šie enerģijas vampīriņi barojas. Un kā uztur Zemi pastāvīgā iznīcināšanas stāvoklī, jo tā ir aizņemta, radot negatīvu enerģiju saviem plēsējiem. Un šie antihumānie briesmonīši ir iefiltrējušies visās lielākajās dažādās organizācijās un struktūrās uz Zemes. Visās lielākajās vienās. Viņi ir pārņēmuši dažādas biedrības, pakāpeniski iefiltrējušies reliģijās, visās valdībās, lielākajās korporācijās un citās sociālajās struktūrās, kuras viņi izmanto, lai kontrolētu zemes iedzīvotājus. Tā ir 3D matrica, no viena gala līdz otram. Viņi ir tumšās maģijas, burvestību un maldināšanas meistari, slēpjot sevi un savus nodomus no reālu cilvēku acīm. Tostarp viņu programmiņas, tās, kas ir ļoti krāsainas, ja? Gan visas plāna dēmijas, gan starp citu arī zaļais kurs, un vēl daudz citi ir vērsti pret visiem mums. Tie grauj dabiskumu un spēju rīkoties. Šie negluži cilvēciskie un samaitātie cilvēces nodevēji ir meistari, kas rada problēmas, it kā piedāvā risinājumus, kas mūs visus maldina un iedveš mums tikai veltīgas cerības. Viņi runā par pozitīviem mērķiem un centieniem, jūs izlasiet to, kas ir iekavās, ja? Bet pēc tam nepārtraukti aizskavē vai iznīcina šo cerību, radot absolūti negatīvas enerģijas. Un tādā veidā viņi saglabā varu un kontroli. Viņi visu laiku praktizē šo slēpto ļaunumu. Un viņu rokraksts ir katrā raidījumā, runā, pasākumā, krīzē, paziņojumā, reportāžā, UTT. Un viss ir vērsts uz frekvences samazināšanu un negatīvās enerģijas iegūšanu. Nu, mēģiniet, draugi mīļi, saprast, kas jūsos vēl ir, uz ko jūs var šī trešā 3D matrica paķert. Ja, mēs esam daudz par to runājuši. Kur jums rodās visa šī neapmierinātība? Un tā rodās tieši tad, kad jūs tur esat iekšā. Ja jūs mācētu pakāpties un paskatīties uz to visu no avota redzes punkta, tad jums nebūtu ne dusmas, ne ļaunuma, ne naida, nekā. Jūs būtu jau harmonijā tagad. Es jūs
to esmu nepārtraukti aicinājusi. Ejam dažādos kursiņos un mācamies pie tiem meistariem, kuri to māca. Jo tālu ne visi meistari to māca. Šobrīd mūsu zemīte tiek pārveidota. Un tiek pārveidota ar augstāku gaismas enerģiju un tiks atjaunots līdzsvars, kas bija paredzēts tās radīšanas laikā. Pārveidota pagātne, tagadne un tuvā nākotne. Tas viss notiek. Un daži cilvēki to sauc par 5. dimensiju, citi to sauc par ūdensvīra laikmetu. Un ikvienam vajadzētu sagatavoties šim notikumam gan fiziski, gan garīgi. Un tagad mums vajadzētu spēt integrēt ienākošās šīs ļoti augstās frekvences mūsos katra paša prātā un apziņā un ķermenī. Un tas ir tas, ko es jūs aicinu nepārtraukti dienu no dienas regulāri darīt. Cilvēki, kuri ir iestrēguši, teiksim, 3D, jeb savās vecajās bailēs, bloķē šo augstāko frekvenču iekļūšanu. Viņi ir upuri, kas neapzināti kļūst par varmākām, palīdzot uzturēt dzīvu šo parazītisko sistēmu, kas tagad jūk un brūk. Aizkulisēs ir daudzi, kas ir pamodušies un kuri nenogurstoši strādā, lai atbrīvotu šo planētu, radot gaismu. Un kā nevēlas, lai mēs saprastu šo sakaru, jo viņi vēlas ņemt līdzi pēc iespējas vairāk cilvēku, dvēseļu, kuri, diemžēl, paliks tur, kad pienāks neizbēgamās beigas. Viņi ļoti labi zina, ka vairs nevarēs pastāvēt, izdzīvot 5D augstajās frekvencēs. Un viņi arī zina, ka viņu ilgā valdīšana ir beigusies. Un tāpēc jūs varat sajust viņu neticamo izmisumu. Viņu pakalpiņu nodoms ir tik ļoti pazemināt mūsu frekvences, ka mūsu pašu koncepcija, mūsu spēja pašiem sev uzticēties un mūsu intuitīvā domāšana ir sabojāta tik tālu, ka daudziem būs ārkārtīgi grūti pieņemt visu šo neticamo un ārprātīgo patiesību, ka tā mums tiks pilnībā atklāta. Un mēs esam psiholoģiskā pifpafiņā, jā, pifpafiņā par savu apziņu. Un cilvēkiem ir nācies paciest 1000 gadu visu veidu maldināšanu, pifpafiņas, ļaunprātīgu izmantošanu un mūsu planētas iznīcināšanu. Un gaidāmo notikumu mērķis ir pēc daudziem gadiem nodrošināt pilnīgu pārredzamību, labklājību, taisnīgumu un mieru visiem uz zemes. Nu, tu varētu būt pēcvārda vietā. Mūsu atbrīvošana, ja izkāpšana ārā no matricas, var panākt tikai tad, ja pūlis pamostas un iestājas, lai protestētu, cita starpā arī pret nepatiesu informāciju un nevajadzīgiem un bīstamiem siltiņiem. Jo tas viss, par ko es jums stāstīju, kā dara, ir paredzēts, lai paliktu pāri ļoti mazas. Vai arī kā var ierobežot masu atmodu, bet masu šobrīd vēl 90% čuču.
var ierobežot, ja dukātiņu sistēma sabrūk. Vai arī viņus vienkārši novāc ar mūsu gaišo draugu iejaukšanos. Un atcerieties to, neļaujieties kārdinājumam sekot citiem tā sauktajiem risinājumiem. Ja? Skriet pakaļ naudai, mantai un tā tālāk, jo šādu risinājumu nav. Tā, vēl runājot par maldināšanu. Man te bija savākušies pāris interesanti sakāmie tekstiņi, ko jūs varat mēģināt atkal apsmadzeņot. Par vī. No latīņu valodas tulkojumā tas nozīmē inde. Un no proto-indoeiropiešu valodas arī tulkojumā nozīmē to pašu vārdu. Un tagad domājiet, vai pats no sevis šis subjekts var rasties mūsu ķermenī? Vai viņš tur var atrasties tikai tad, ja viņš tur tiek iekšā tādā vai citādā veidā no ārpuses? Un no ārpuses mēs jau ļoti daudz ko zinām. Tie ir sīrupiņi, jo visi sīrupiņi bija paredzēti tam, lai šo te vīdu dabūtu vispār mūsu organismu. Tam bija paredzēti sīrupiņi, draugi mīļie. Viss tieši pretēji tam, kā jums stāstīja. Tas vī, lai mēs viņu dabūtu, mums viņš tiek kaisīts no gaisa. Un pēc tam paliek strīpains debesis ar baltām strīpām. Viņš nonāk lejā dažādos veidos un sakrājās arī pļavās, sakrājās dārzā uz augļiem un ogām un tā tālāk, sakrājās mežā, sakrājās ūdeņos. Ja? Un jūs ejat, peldaties, kaut kas jums tiek mutē vai vēl kaut kā, nu pēc tam jūs brīnaties. Apkas. Ja? Tā kā, un tad, kad tikko visa šī lielā ķeza plāna dēmija sākās, iznāca ļoti daudz dažādu zinātnieku pētījumi. Kas tas ir? Un viņiem tika uzdots aprakstīt, izpētīt un visām masām pastāstīt, cik tas viss ir šausmīgs, briesmīgs un kas tas ir vī. Nu, viens no zinātniekiem, tā teikt, atlocīja piedurknes, sāk strādāt, sāk pētīt, sāk lasīt vienu rakstu, kur it kā nav atsauce uz to, ne, jeb ir atsauce uz kaut kādu citu autoru par vī. Nu, un šādā veidā viņš, kā saka, daudz un dikti rekājās par informāciju. Viņš konstatēja, ka nav pirmavota šim vārdam vī. Un ka vispār viņš ir tik sīkbūtne, ka viņu var saskatīt labākajā gadījumā ar elektronu mikroskopu un labu elektronu mikroskopu. Tāpēc parasto tad viņa nav. Cik cilvēkiem ir bijusi iespēja tikt klāt pie ļoti labiem elektronu mikroskopiem. Un pēkšņi visi zin, kas ir vī un par viņu raksta. Ja, tātad domājiet, tas ir tulkojumā šis vārds. Un vēl viens interesanta lieta. Ja es izstāstīšu, jā, kādam cilvēkam ar baltajiem palātiņiem, ka tāds vī nav, un ka viņi pret vī lieto tieši šo vārdu, protams, ka mani uzskatīs par, tā teikt, viegli nekorektu, jo visi taču zina, kas ir vī. Bet neviens nav aizdomājies, ka būtu jāparok dziļāk.
Nu, un vēl viens ļoti interesants rakstīns, kas man patrāpījās salīdzinoši nesen. Atcerieties, ka es jums ik pa laikam stāstu, un tas arī saistās kopā ar iepriekšējo akadēmiju, akadēmiskais akadēmiķis teica tā. Un divu akadēmiķu provokācijā tika noskaidrots, ka talantīgais matemātiķis, kurš ir publicējis 12 zinātniskus rakstus, patiesībā ir mjau, mjau. Jā, un šajā populārajā platformā, kas ir veltīta zinātniskajai literatūrai, pat šis mjau var kļūt par cienījamu akadēmiķi. Nu, un tagad nākamie izlasa šī gudrā akadēmiķa akadēmiskos rakstus un atsaucās uz tiem kā uz absolūtu patiesību. Nu, tā tas notiek. Arī tas ir, nu, es neteiktu, ka gluži kā, bet jā, tas ir mākslīgais intelekts un ar viņu palīdzību, kā mums viņam ir tādu iedevusi un izkropļojusi. Un tā, divi amerikāņu pētnieki to ir pierādījuši ar rotaļīgu un ļoti asu provokāciju. Ik viens var izveidot sev šajā platformā profilu, un, ja izmantojat akadēmisku e-pasta adresi, papildu pārbaude nav nepieciešama. Un lai nu kā, Lerijs Ričardsons ir oficiāli vēsturē visvairāk citētais kaķis. Vismaz saskaņā ar šo platformu. Nu tā, mazliet humors, bet lai jūs saprotat, cik šajā vidē, kurš uz ko un kādiem rakstiem atsaucās. Un ja neko nesaprotu vairāk, tad jā, es atsaucos, ziniet, ir tāds zinātnieks tāds un šitāds, un viņam ir tāds raksts, un tur viss ir pateikts. Nu tā, draugi mīļie, sākam domāt un sākam uzticēties savai intuīcijai. Un skatāmies uz visu ar vaļējām acīm un no ļoti augsta skata punkta, lai mēs pārredzētu ļoti plašu teritoriju. Nevis tikai sev deguna galā, kas. Nu tā, labi, smaids tajā un gaišas domas. Tā.